Esat sveicināti VSL pārtikas grupā. Tas ir ģimenes pārtikas uzņēmums. Mēs esam ar senu vēsturi. Mēs uzsākām savu uzņēmēju darbību jau 92. gadā. Tad jūs varat parēķināt plus mīnus, cik mēs esam veci. Esam pārauguši pusauģu gadus un esam jau 30 stabili pāri. Un tad mums arī ir dažādi veicies par šo laiku. Varētu jau teikt tā, ka ģimenes uzņēmums jau pāriet paudzēs. Mamma, kur uzsāka visu šo lietu, vēl stūrē visu, vada kuģi, viņai ir 72 gadi. Es domāju, ļoti cienīgs vecums, lai būtu biznesā. Pārējie bērni izskraidījušies pasauli, ir atgriežušies atpakaļ dzimtajā vietā un ir gatavi kaut ko palīdzēt ar jaunām iedvesmām, kaut ko darboties. Tāds neliels ieskats tajā vēsturē. Bet pamatdarbība mums ir kulinārijas produktu ražošana, klasiskā kulinārija. Noteikti jūs visi labi zinat salātus, visādas kotletes, gatavus ēdienus, kas mums ir tajā klasiskajā sortimentā. Un droši vien jau esat kaut kur varbūt ogrē manījuši, bet mēs esam visu šo laiku bijuši diezgan klusi. Kā jau es teicu, daudz nekur pa sevīm nestāstījām, bet diezgan pamatīgi strādājām tehnoloģiju attīstības virzienā. Tāpēc varbūt tā nevilkām ārā to degunu tādā tā kā mārketinga laukā. Līdz ar to esam veikuši pamatīgus pētījumus, esam devuši pasaules biblioteku artavām diezgan daudz nozīmīgus zinātniskus pētījumus saistībā ar salātiem ar gaļu un majonēzi. Principā ar visiem tiem kategorijas salātiem, kur ir tā kā majonēzi. Esam, var teikt, pirmie pat pasaulē, kuri veica pētījumus stabilas mikrobioloģiskās vides izpētē šāda veida produktiem. Pasaulē šāda veida produkti ir pazīstami kā deli tipa salāti. Lūk, ar to mēs lepojamies, bet klusām lepojamies, jo mums ir arī tehnoloģija, ko mēs esam tā kā pielāgojuši savā ražošanā, ne tikai šāda veida salātiem, bet arī citiem ražotajiem produktiem. Uzņēmumā tas ir nedaudz savādāk, citas iekārtas, citi apjomi. Šī ir mazā rokas vakuma mašīna, tiek vakuma maisiņā iepakoti. Es stāstu tādu, kā no zinātnes viss tas ir tapis līdz produktam. Tāpēc pirmais izmēģinājums bija vakuma maisiņš, liekam produktu vakuma maisiņā, izsūcam ārā gaisu, lai ir pilnīgs vakums, gaiss nedrīkst būt iekšā. Tad mums tālāk nāk šis te ir cirkulators. Cirkulators nodrošina patstāvīgu vienmērīgu temperatūru, nav temperatūras svārstība, nav nekāda iekšā dinamika. Līdz ar to šai vieglajai pasterizācijai viņš konstanti notur 65 grādus. Protams, ja mēs runājam par gaļu, par cita veida dārziņiem, ir iespēja, un arī to vajag kāpināt temperatūru un tad pagatavot jau augstākā temperatūrā. Tā viņš te pasterizējās. Jau viņš man te ir ilgāk nekā vajag, bet vienkārši, lai jums parādītu, ka šajos grādos jūs redzat, ka, principā, majonēze, viss ir kā vajag, vai ne? Tā ir majonēze? Tur ir salāti. Šitie stāv tagad 61. Jā, šādā tipa